smuki. Patīk. Šodienas plānā ir nosūtīt self-tape, kas jau notiek, un viss lādējās augšā uz WeTransfer linka. Ir cerības, ka viņi varētu man piedāvāt vēl kaut kādas filmēšanās. Bija šodien piedāvājums filmēties, bet tas atkrita, tā kā 250 eiro iet secen. Tāpat secen iet arī 250 eiro, kurus es varēju dabūt strādājot leduskapī. To es arī palaidu garām, jo es domāju, ka būs filmēšanās. Bet tas nozīmē tikai vienu. Šodien būs tikai labāk. Vai ne? Jā, braucam tērēt naudiņu. Jā. Ceru, ka teiciens, kas neriskē, tas nedzer šampanieti, strādā. Lai notiek, laižam šodienā, braucam dzert kafiju, lai patīkam skatīšanās un izbaudiet vakaru. Opā, kad arī ieskrējām aizmugurē. Es neredzu, es reāli neredzu. Kaut kur augšā. Nē, apakšā bija, vai ne? Šodien mēs paliekam šeit. Šīs ir mājas šovakar. Izžāvēti paltšorti. Panākta līlietiņš. Labrīt! Viļņi ļoti sagāza mūs. Un tiešām tie viļņi bija milzīgi. Iecācējiem nebija ieteicams tur surfot. Mēs tur riktīgi izmētājāmies. Pa nakti bija ļoti daudz zodu. Ļoti daudz rokas ir sakostas. Ir augsts. Dušā bija tikai augstais ūdens. Mums teica, ka būs arī siltais. Viņa teica, ka viņai patīk mazgāties siltākā ūdenī nekā ir tajā dušā. Un tajā dušā bija ledaina augsts ūdens. Jāiet paēst brokastis un jāsaglabā pozitīvs skats uz dzīvi. Mums ir divas instant kafijas. Viena ir Nescafé Flat White un otra ir Avalanche Flat White. Mēs šodien nogaršosim, kura no šīm kafijām ir garšīgāka. Kurš ir normāls vests? Nav eļas. Kā cilvēks var justies no rīta, ka viņam atkal jāsāk dzīvot ir? Hey Siri, set a timer for 10 minutes. Ko vakardienas sērfošana izvērtās šādi. Tāpēc, dārgie draugi, man sūrst krūšgali, man sūrst vēders. Tad, kad jūs nākamreiz braucat sērfot, jums ienāk prātā ir taču silta diena.
Škamok hidra. Turklāt ir vēl ekstra $15. Nu, nē. Nu, un ja jūs negribat atrasties tur, kur es atliku šorīt, tad lūdzu, tad, kad surfojat, uzvelciet hidru. Mēs ar Sintiju mācāmies visu, tā teikt, atžgārnā secībā. Mēs tajā grūtajā veidā, caur pieredzi, kā saka, caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Mēs jau aizpildējām līdz tiem milzīgiem viļņiem dziļumā, kas ir tādi, nu, krietni pār galvai, nu, vismaz kā 2 metri. Un tad 2 viļņi pēc kārtas mums tā kārtīgi pamet zem ūdens. Mēs paņēmām nelielu pauzīti no surfošanas, lai mazliet atgrieztos. Tad jau arī laiks bija mazliet nomierinājies, un tad mēs vakarā varējām arī kaut cik iedzīgi patrenēties un pamācīties surfot. Tā kā iesaku arī pirmās pāris 5-10 reizes ņemt arī instruktoru. Lai arī tas liekas dārgi, viņš zinās, kurā laikā vajag surfot un kurā nevajag. Un viņš zinās, kādu dēli tev vajag, un viņš zinās, ka tev vajag hidru. Kā lūdzu, nedariet šādas bīstamas lietas uz savu galvu. Ko kafijas ir uzlietas? Un kurā krusītē bija kura? Mēģināsim saprast arī pēc garšas. Avalanche, to var uzreiz pateikt. Nav tik salds. Bet garšīgs. Jā. Nu, man vairāk laikam Avalanche. Neskafē drusku par saldu man. Bet, ja jūs atbraucat uz Jaunzēlandi, un jums aizvēlās starp Neskafē un Avalanche, tad, kad jūs dodaties roadtripā un gribat instant kafiju līdzi, es ieteiktu Avalanche. Kaut kas jauns, neiepazīts, nepierasts un garšīgs. Un ar mazāk cukuru. Mans ieteikums – Avalanche. Tikko noskatījāmies viņu jauno videoklipu. Saprotu, ka šitev liekas iekšā. Ceļa sākumā bija rakstīts Road is closed, residents only. Te kaut kur tūmā ir skaists ūdenskritums. Iesim paskatīties. Cerams, ka neviens mūs neizmetīs no šejienes ārā. Atkal mazgāt kurpes. Tālumā kaut kas deg. Es ceru, ka tas nav iemesls, kāpēc nevarēja iet pa šo taku. Tā vienmēr ir tāda loterija kāpjot augšā. Tu ieguldi tik daudz enerģijas, bet tu nezini, ko tu redzēsi. Un loterijas uzvarētāji saņem šo. Jā, vienīgā atšķirība starp loteriju. Tu vienmēr uzvari. Vienmēr. Loterija, kurā tu vienmēr uzvari, bet tu nezini, cik liels būs laimests. Šai loterijai ir arī papildspēle. Tagad mēs zinām arī, kas tur deg. Vienkārši nesaprotam, cik slāņos tur tas viss notiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slāņi dziļumā. Baigi līsti. Un to saņem papildspēles uzvarētāji. Izrādās, ka pirmais skats bija tikai pirmais laimests. Papildi laimests bija papildspēlē. Mēs arī uzvarējām pirmajā laimestā. Un tagad ejam uz lielo Grand Prix. Šodienas Grand Prix, šodienas uzvarētāji saņem
tie, kuri uzkāpj augšā, tiem jākāpj arī lejā. Esam jau nākamajā takā un ejam skatīties ūdenskritumu. Un tik augšā. Atkal augšā. Divas diezgan nopietnas pastaigas ir nostaigātas, jābrauc izdzert kafiju. Paliekam pa nakti šeit. Un paldies visiem, kuri atsūta ziņu par to, ka skatās videoklips. Tas man ļoti iepriecina un tas mani iedvesmo turpināt šo darīt.